Es zinu, ka lielākai daļai no jums jau ir sastādīti jūsu plāni nākamajam gadam. Bet šodienas video es tev pastāstīšu, kā viņus sasniegt. Un tātad šodienas video mērķis būs pastāstīt, kā kļūt par savu labāko versiju 2026. gadā. Un šodien patiesībā mums ir ļoti liels plāns. Tā kā mans masterplāns jums patiks, bet šodien es mēģināšu jums dot visu savu informāciju, visu savu knowledge, kā tu vari mainīt savu dzīvi, jo viena lieta, ko iespējams jūs nezināt, kādreiz arī bija resns, vāļš, neko negribēju darīt, bet es mainījos, un šīs pārmaiņas, tu vari viņas paveikt viena gada laikā, ja tu saņemies. Bet jā, sākam. Un tātad ļoti daudz no jums jautās, kādas darbības jums jāveic, kādai ir jābūt tavai rutīnai, kādas grāmatas tev jālasa, kādiem ieradumiem tev jābūt. Un es gribu teikt, tas viss ir bullshit. Tev to nevajag. Ja tu gribi kaut ko mainīt, tev nevajag lasīt kaut kādu random Pēteru, kurš kaut ko dara. Jo saproti, lai tu mainītos, tev ir jāmaina sava identitāte. Identitāte ir tas, kāds tu esi, kāda ir tava mentalitāte, ko tu esi gatavs darīt, tavas darbības un emocijas. Tev ir jāmaina tava identitāte. Atļauj man paskaidrot bišķi vairāk. Tātad, tava identitāte ir spogulis to ārējai pasaulē. Ja tu iekšā būsi sakārtots, tad arī viss tev apkārt būs sakārtots. Tas ir tik vienkārši tā kā. Labi, es nepiekrītu tai domai, ka tev jādomā kā miljonārim un nekas nav jādara, bet tev, piemēram, ir jādomā kā miljonārim un jādara lietas, ko darīt miljonārs. Tev jādomā kā sportistam un jādara lietas, ko darīt sportists. Domā, biceps tikai no domāšanas parādās? Nē, tev ir jāiegulda arī darbības un, jā. Tava ārējā pasaule ir spogulis tava identitātei, jeb iekšējai pasaulē. Patiesībā es gribu jums pastāstīt vienu piemēru tieši par šo. Bija divi dviņi, tie ir teorētiski identiski cilvēki, bet viņu identitātes bija savādākas. Tātad jaunā vecumā viņiem pazuda tēvs, nomira tēvs. Viens no tiem dviņiem palika depresīvs un visu dzīvi vainoja to notikumu un bija bēdīgs. Otrs dviņš, viņš bija pozitīvāks, viņš bija ne pesimists. Kā ir pozitīvs? Ir pesimisti un ir tie, kas nav pesimisti. Viņš saprata tajā momentā, kad viņa tēvs nomira, ka dzīve ir dāvana un tā var jebkurā mirklī beigties, pēc viņam ir jāstrādā, jāizbauda un viss jādara, jāgraindo sevi. Un tā ir ļoti svarīga mācība. Tava mentalitāte vienādos apstākļos var atšķirt tevi no kāda cita. Tāpēc tev jāskārto sevi mentāli un jāskatās uz lietām pārsvarā pozitīvi. Tas ir ļoti svarīgi. Bet jā, tātad vispār jaucēt gribas. Tev vajag domāt kā sportistam, biznesmenim vai kas tu gribi būt. Bet jā, tātad tava identitāte tiek veidota no tavās mentalitātes un to, ko tu pats vari kontrolēt. Tātad tava vecā identitāte, piemēram, pieņemsim, tagad tavu identitāti varētu ietekmēt mēdī. Piemēram, tu sēdi sociālajos tīklos. Sociālajā tīkli, starp citu, arī ir mēdī. Jā, viens nemāk rakstīt. Un, piemēram, tu redzi, ka tev visu laiku ir kaut kāds tung sahur, 6-7. Loģiski, kā tas iesaistās tavā mentalitātē. Un tieši tāpēc tev vajadzētu maksimāli, TikTokā tev arī var būt labs kontents, YouTube, jebkur tādos mēdījos var būt labs kontents, bet, piemēram, kas ir ļoti slikts piemērs mūsdienu cilvēkiem? Ziņas un valdība. Jo tur visu laiku jums mēģina iebarot bailes, bēdīgas ziņas, jums visu laiku stāsta ziņā, pārsvarā sliktas ziņas. Ļoti reti, kad kaut ko pozitīvu stāsta par karu, stāsta par inflāciju. Un tieši tāpēc es domāju, ka skatīties televizoru ir viens no stulbākajiem lēmumiem, kādu tu vari veikt. Ja tev ir televizors ar televīziju, vienkārši izmet viņu ārā, tev viņu nevajag. Un ļoti svarīgi ir mainīt tavu identitāti. Tad kādai ir jābūt tavai jaunajai identitātei? Pirmā lieta, kas tev jāsaprot, tev ir jāizdomā savi. Man jāiemāc runāt. Tev ir jāizdomā savi
2026. gada mērķi. Pieņemsim, tu gribi visu gadu laikā būt labā formā. Un lai tu sev programmētu, lai tu savu identitāti nomainītu, tas izklausīsies bišķi smieklīgi, bišķi tā, bet tev jāsaka šādi. Es esmu cilvēks, kurš, un turpini, es esmu cilvēks, kurš visu caur gadu ir labā fiziskā formā. Pieņemsim, jā. Tā, ko tu vēl varētu gribēt? Es esmu tas cilvēks, kurš katru nakti guļ 8 stundas. Labi, un kā trešo variantu mēs varētu teikt? Esmu tas cilvēks, kurš rīkojas apdomīgi ar savu naudu. Un viss, ja tu šo bezmaz vai katru rītu pateiksi savā galvā, tas būs ļoti labi priekš tevīm. Es tev iesaku to darīt. Tad savu programmēs tādu mentāli savu identitāti mainīsi. Un ļoti svarīgi ir to mainīt uz labo pusi. Jo, kā jau es teicu, tas, kas notiek tev iekšā, tas arī atspoguļosies ārā. Ja tu iekšā domās, ka tu visu savu gadu uztur sev labā fiziskā formā, tu drīzāk arī visu gadu būs labā formā. Bet jā, labi. Tā, bet ar to tikai nepietiek, protams, kas mums ir tālāk. Tātad šādi mēs mainam tavu identitāti. Es tev rādīju. Uzhako savu identitāti. Atrod vismaz 3 lietas. Bet labi, tātad tas ir svarīgi, bet jāatceras, ka tu ar to neko vēl neesi paveicis. Tikai sevi iekšēji, bet ārā nekas nav mainījies. Tu esi tajā pašā istabā. Tas pats resnais cilvēks, neglītais cilvēks. Tāpēc ir jāsāk strādāt pie tā. Savu iekšējo pasauli jāvelk ārā. Tad ir jāveic darbības. Un tev ir jāuzņemās riski. Un kas ir ļoti svarīgi, lai tu to apzinies, ir 2 veidu riski. Pirmais veids ir aktīvais risks. Un tas ir, piemēram, tu sāc iet uz džimu, varbūt tu satraumēsies, varbūt tev būs kauns, varbūt viss kaut kas var notikt. Tu sāc biznesu, arī risks. Visa atbildība ir uz tevīm, un tas ķip ir risks. Ļauns jūs neredzat, tagad redzat. Bet patiesībā, Džeki, jums jāsaprot, ka tas pat tuvu nav risks. Iedomājuši Džekus pirms 20 gadiem. Viņiem bija īsts risks. Ja viņi nedabūs ēdienu, viņi nomirs. Ja viņi neaizmuks no lāča, viņi nomirs. Viņu visu laiku bija riskā. Mūsdienās kāds ir risks? Tu pakāsīs visu naudu? Savainosies. Mūsdienās tas vārds risks ir tik augstu pacelts, bet reāli riska būtībā vispār. Mūsdienās risks ir tik zemu, cik vien viņš var būt. Bet mēdī visu laiku jums sačakarēs mazliet. Labi, es negribu izklausīties pēc kaut kāda tāla kreisā vai tāla labā politikā, bet mēdī reāli jūs čakarē. Bet jā, tātad, ko es gribēju teikt? Risks, pusdienās risks nav, kas sliktākais, kas var notikt. Tev bail, ka tev būs kauns, tev bail, ka tu sev apkaunosi, kad pazaudēs naudu. Tas arī ir viss tavs risks. Bet tātad šis ir aktīvais, bet tad ir vēl viens riska veids, un tas ir pasīvais risks. Un pasīvais risks ir tad, ja tu neko nedari. Tu esi pasīvs, tu neko nedari. Un tev ir jāsaprot pašam priekš savim, no kā tev ir vairāk bail. Kad pieies pie tās meitenes, viņi tev varbūt atraidīs, varbūt nē. Vai arī būs pasīvais risks, tu neko neizdarīsi. Es izvēlos aktīvo, tieši tāpēc manā vērtību skalā aktīvais risks ir pār pasīvo risku. Bet, jā, tev iekšējā pasaule izvēlās, kuru risku ņemt. Ja kodīgi es aizmirsu, kāpēc es to uzrakstīju, man jāpadomā bišķi. Es to no rīta taisīju, tagad jau ir vakars. Visu dienu grindoju. Tad bailes, mēdī un dažādas tāda veida lietas ietekmē tavu risku.
bailes var ietekmēt to, ka tu nedari aktīvo, bet tu uztais pasīvo risku, neko neizdari. Tieši tāpēc ir svarīgi bailes ignorēt. Mēdī arī ļoti var ietekmēt. Neklausies mēdīs. Es jau 3. reizi pieminu televizoru. Es beigšu teikt jums neko, bet televizors. Nevajag. Bet jā, tad un tālāk bailes, uz ko mūs var vest. Komforta zona. Ja tu paliksi visu laiku savā komforta zonā, tu drīzāk neprogresēsi, jo lielākā daļa progresa notiek diskomfortā. Es nezinu, jūs zināt, kas ir David Goggins, bet nesen es lasīju viņa grāmatu, un ko viņš saka, vislielākais progress notiek tā, ka tu esi diskomfortā, tā, ka tu dari kaut ko, kas tev nepatīk, kas tev sagādā bailes, risku. Diskomforts, tas būtībā pasaka, ka tu diskomforto, nav komforts. Un ļoti svarīgi ir, ka tu pēc iespējas vairāk un vairāk laika pavadi diskomfortā. Es personīgi arī to pavadu pārāk maz. Kā piemērs diskomfortam ir augstās peldes, augstās dušas. Tie ir teorētiski labi. Manuprāt, augstās peldes, augstās dušas, zinātniski viņas tev nedod tik lielu. Viņas tev būtībā vispār nedod progresu sporta zālē. Bet kā viņas palīdz, ir mentāli. Tu sev izaicini. Tur tāds, es negribu iet augstā dušā, tā kā man ir no rītiem tāds, es negribu iet augstā dušā. Es no visas manas šķiedras, viss mans ķermenis negribu iet. Es skatos to dušu un tāds, es iešu tevī. Un reāli trīcoši ieju. Nu labi, nav vairs tik raka, bet es ieju un tad izēju. Un man ir tāds, I'm Sigma. Un tās ir mazas lietas, bet reāli, ja tu gribi mainīties, tev ir jāiet diskomfortā. Tu gribi nomest svaru? Nēd. Tu gribēsi ēst? Nēd. Ej skriet. Gribi palikt pa miljonāru? Sāc biznesu, es nezinu, mācies kaut kādu skillu. Diskomforts. Neskaties Netflix. Neskaties manus video. Es pieļauju, ka pat skatīties manus video, tev jau ir diskomforts. Jo es needitu vai nav kāda fancy edit. Vispār, ja tu esi ticis šī tik tālu, tad es gribu teikt, ka visu cieņu tev. Tā kā es domāju, tagad kaut kā tikai 10% man skatīsies. Jo es nemāku tik labi runāt, bet jā, diskomforts. Jo vairāk tu esi diskomfortā, jo vairāk tu progresē. Tāpēc ir svarīgi katru reizi meklēt diskomfortu. Kaut ko, kas tev sagādā grūtības. Jā. Tagad es domāju, mēs esam nonākuši pie tā, ka tev ir jānosaka savu plānu. Tikai tagad. Kādi ir tavi plāni šim gadam? Es kā piemēru varu dot savus plānus. Man plāni. Gaidām, šī gada vēl plāns. Kļūt Latvijas čempions ielu groza. Šito būs diezgan grūti izdarīt, jo man būs jācīnas pret daudziem pieaugušiem, vecākiem atlētiem pa mani, bet tas ir iespējams. Un es mēģināšu to izdarīt, bet jā, tas ir viens punkts. Bet tas ir šīm gadam, jo sacensības būs pēc apmēram 2 nedēļām, bet jā, kā piemērs. Otrs piemērs, es nezinu. Labi, es sākšu dzīvot viens. Šis ir 100%. Es arī zinu, ka es šitos izdarīšu, bet ko es nezinu, vai es izdarīšu, bet ko es gribētu, ir tiešām attīstīt šo YouTube. Es gribētu tikt līdz 3K subs līdz 2026. gada beigām. Un jā, un tagad ir ļoti svarīgi hakot savu mentalitāti, identitāti. Es esmu tas džeks, kurš kļūs par Latvijas čempionu ielu vingrošanā. Es esmu tas džeks, kurš sāks dzīvot viens. Esmu tas džeks, kurš nākamā gada laikā dabūs 3000 subscribers YouTube. Un jā, es domāju, līdz ar to mēs arī esam nonākuši līdz beigām. Es nezinu, es šaubos, visdrīzāk lielākā daļa vārguļi padavās. Tagad ir kaut kādi 5% palikuši. Jā, tu šito redz. Lūgums. Es
pirmkārt, drīz būs sacensību vlogs. Es domāju, es jums radīju kaut kādu interesi par to Latvijas čempionātu. Ielu vingrošanā drīz mēs dosimies turieni, mūsu sacensību vlogs un viss kaut kas tāds, bet vispār overall es visu laiku būšu šeit un es tev mēģināšu palīdzēt. Uzraksti komentāru par tēmu, kas tev interesē. Gribi vairāk muskuļus, es nezinu. Gribi nomest svaru, gribi... Labi, pa naudas spēju jums nevaru stāstīt, jo es neesmu miljonārs vēl, bet pa mentalitāti, pa trenēšanos mierīgi. Jebko varu atmildēt, bet jā. Un jā, lūdzu piesako, es ļoti to novērtēšu, un pievienojas manam Discord community, es jums tūlīt parādīšu, kā šī skatās. Tā, Kenix servers, par cik mēs jau tagad esam, kur var redzēt. Ja godīgs neesmu baigais Discord fans, members, tā cik mums ir 29, ne? Izstās mazāk. Labi, kraču kaut kas jau ir savācies apmēram mazāk kā 1 mēneša laikā, bet jā, ja tev interesē progresēt, lūdzu pievienojies un vai turies žekiņu. Padari 2026. gadu par savu labāko gadu. Ierādi man, ka tu esi tā vērts.